tādu, ka būtu tik daudz autisma, nebija. Es iegāju autisma jomā kaut kur, laikam, 16. gadā, un esmu jau šeit 10 gadus, un bērnu ļoti daudz. Tas ir zinātniski pamatots, ka jo vecāki ir lielākā vecumā, jo lielāka varbūtība piedzimst bērnam ar autismu. Man ir lielisks bērns, viņš guļ visu dienu, es varu pastrādāt 4 stundas, kamēr viņš guļ gultā nomodā. Un tur arī ir šī starpība, ka neirotipisks bērns ļoti bieži grib siltumu, maigumu, rokas un zina, kā to palūgt. Un ar autisku spektru traucējumu bērns uzreiz nezinās, kā to izdarīt. Es uzskatu, ka līdz 3 gadiem bērnam, protams, ļoti vēlams uzsākt runāt. Pēdējais loks, tas ir 5 gadi. Jo ir zināms par to, ka tas ir 5 gadi, kad slēdzās šis aktīvais valodas centru attīstības periods. Un, ja bērns nedabūja tajā brīdī šo pietiekošas verbālas prasmes, viņš arī varbūt, paliek šis mazrunīgs uz visu savu mūžu. Sāksim ar tādām pamatotām lietām, kā no 1 gada bērnam var iet uz psihologa uz šo ADOS testu, kurš arī parāda, vai ir vai nav autisms, kurš ir tāds ļoti strukturēts ar ļoti skaidru struktūru. Esi sveicināts. Ja šis saturs tev palīdz labāk saprast savu ķermeni un veselību, paraksties uz kanālu. Paldies! Par veselību, par ko gan citu. Un uz sarunas es aicinājis ergoterapeitu Tatjānu Leskovu. Sveika, Tatjāna! Labdien! Lūk, un tu esi izgājis supervīziju pie itāļu abu speciālistiem, arī sensorās integrācijas metodi apgūsi ASV, gan attālināti 2 gadu programmu, ja, un patreiz arī aktīvi piedalies grupu supervīzijās. Tā kā tu esi izglītots šajā jomā, speciālists, plus vēl ergoterapeits. Un man būtu ļoti interesanti tevi parunāt tieši par autisko spektru, ja, jo kā tev pašai liekas uz doto momentu, vai Latvijā tā ir aktuāla problēma vai daudz šādu bērniņu? Problēma aktuālā, bērnu ir daudz, un jauni bērni dzimst, un arī, diemžēl, šī problēma saglabājās. Kopumā pasaulē ir tā tendence, ka diagnosticētu bērnu paliek vairāk, un problēma ir aktuālā, un visa pasaule meklē pieejas un variantus, ko darīt un kā labāk, kā palīdzēt šiem bērniem un visai ģimenei kopumā. Man liekas, vispār kaut kā, ja ņem tādu 10 gadu griezumu, 10 gadu atpakaļ vai 15 gadu atpakaļ, mums tomēr salīdzinoši bija krietni mazāk autiskā spektra bērnu, un kaut kā liekas, pēdējās 5 gadus tās tendences ir, ka arvien vairāk un vairāk tomēr šī problēma aktualizējas. Tā ir. Savulaik arī strādājot bērnu psihiatrijas nodaļā, runājot ar ārstiem, ārste ļoti brīnījās. Zini, es neatceros, ka būtu tik daudz bērnu 30 gadus atpakaļ. Bija dažādi, bija PCT, bija ļoti plašas saslimšanas, bet tādu, ka būtu tik daudz autisma, nebija. Es iegāju autisma jomā kaut kur, laikam, 16. gadā, un esmu jau šeit 10 gadus, un bērnu ļoti daudz, plūsmā diezgan stabilā. Ir bērni ļoti mazi nāk ļoti lielāki bērni. Paldies Dievam, tagad diagnostika paliek labāka, pieejamāka, bet rindas uz pakalpojumu vienalga saglabājās. Kaut maz speciālistu klāsts palielinās, cilvēku, kuri strādā ar šo jomu un zina, ko darīt, arī palielinās, bet joprojām atrast speciālistu dažreiz ir ļoti grūti. Klau, kā tev pašai liekas, droši vien tu esi domājis par to, kas ir cēlonis tik lielam bērnu skaitam, varbūt Latvijā, Eiropā, un mēs zinām arī Amerikā, Trumps pacēla šo problēmu tādā valsts līmenī. Ir kaut kādas, varbūt, zinātniskas publikācijas, kas ir pie tā visa vainīgs?
Tieši zinātniskas publikācijas nevarēšu minēt, bet pirmo, par ko šobrīd ļoti bieži runā, tas ir to, kā parādījušās diagnostikas iespējas. Un ir iespēja ieraudzīt ne tikai tos sarežģītākus bērnus, bet arī bērniem, kuri ir diezgan funkcionāli, mācās parastas skolas, vienkārši viņi kaut kādi ir savādāki. Un ir šīs ADOS tests, kur šādus bērnus var arī izdalīt un ieraudzīt. No otras puses, mēs paliekam kopumā vairāk. Uz pasaules paliek vairāk cilvēku, un līdz ar to vairāk bērnu varbūt arī parādās šīs autisms. Un mums arī noteikti mainās ekoloģija, ka šis piesārņojums kopējais arī var ietekmēt uz attīstību. Vēl arī, man ļoti patika nesen, tas ir zinātniski pamatots, ka jo vecāki ir lielākā vecumā, jo lielāka varbūtība piedzims bērnam ar autismu. Tas ir, un arī, mūsu kopējā medicīna ir diezgan labāka šobrīd. Un vairākiem vecākiem, kuriem bez ārstniecības palīdzības nebūtu iespēja piedzemdēt bērnu, šobrīd ir medicīniskā palīdzība un dzimst bērni, un daļa no viņiem arī var būt uzreiz ar dentisku nelielu savādāku punktiņu, kas veicina arī to autismu kvantuma palielināšanu. Parunāsim par diagnostiku, un es zinu, tu strādā arī ar zīdainīšiem, un ļoti interesanti būtu uzzināt no tevis, ka patiesībā arī zīdainim var kaut kādā ziņā nojaust, ka varētu būt kaut kāda šī autiskā spektra novirze. Pēc kādām pazīmēm to var pateikt? Sāksim ar tādām pamatotām lietām, kā no 1 gada bērnam var iet uz psihologa uz šo ADOS testu, kurš arī parāda, vai ir vai nav autisms, kurš ir tāds ļoti strukturēts ar ļoti skaidru struktūru. Bet vienlaikus bērniem ar autismu var konstatēt, ka viņi savādāk skatīsies, pievērsīs uzmanību citām lietām. Varbūt dažreiz neradīs tādu sociālo miedarbību, un bieži vien viņi var būt pasīvi, ka viņi var ļoti mierīgi, ilgstoši gulēt, nesaukt, kad viņi palīgā ar kliekšanu, kad viņiem ir diskomforts, jo tā komunikācija jau iet citu ceļu. Un līdz ar to, bērns pasies, ir iemesls aizdomāties nevis tikai par autismu, bet varbūt kopumā, ka kaut kas ar laiku var uzpeldēt. Bet arī no otras puses ir mierīgi bērni un celt raci. Tas ir ļoti sarežģīti atpazīt, kas tieši, kurā brīdī ir slikti. Man vienmēr kā speciālistu liekas, ja bērns ir ļoti pasīvs. Man ir lielisks bērns, viņš guļ visu dienu, es varu pastrādāt 4 stundas, kamēr viņš guļ gultā nomodā. Un tur arī ir šī starpība, ka neirotipisks bērns ļoti bieži grib siltumu, maigumu, rokas un zina, kā to palūgt. Un ar autisku spektru traucējumu bērns uzreiz nezinās, kā to izdarīt, un būs mierīgs un pasīvs, jo viņam nav instrumenta, kā piesaistīt cita cilvēka uzmanību. Jā, vecākiem, man liekas, pirmais, kas nāk jauniem vecākiem galvā, doma, ka bērns varbūt nedzird, varbūt viņam ar redzi kaut kas, viņi tur pārbauda mājās to visu, dažreiz aizved pēc speciālistu, kāpēc viņš tāds mierīgs, varbūt, ka nereaģē uz to apkārtni, tā kā varbūt citi, vismaz vai jumts brauc, bet mēs runājam līdz gadam zīdainītim ir izmainīta šī te uzvedība, ko, var novērot. Un pēc tam, tu teici, no gadu vecuma jau var testu uztaisīt? Jā, es paprasīju psihologām, ka no 1 gada var sākt, taisīt tieši ADOS testu. Un arī, redzēt, jo šīs tests parādīs, kurām lietām pievērsīs uzmanību, vai pievērsīs skaņām, vai spēja,
tieši kā notiek tests, es nezinu, bet, teiksim, no savas puses, teiksim, arī redzot mazos bērnus, ka viņi sliktāk imitē, grūtāk iesaistīties kopīgā spēlē, varbūt necelsās uz vārdu, tā lalināšana ir varbūt savādāka vai valoda ir aizkavēta. Un arī, teiksim, ļoti ir šis sensitīvais periods, kas ir 1,5 gads vai 1,4 gadi, kad bērniem notiek liels kritiens attīstībā, un arī vecāki atzīmē, ka bērns vairāk nerunāja, viņam pazuda prasmes, viņš palika pasīvs, un tas ir šis, autisma parādīšanās, kad attīstība it kā bija ok, vairāk maz, un tad ir liels kritiens, pēc kura dažiem bērniem, bišķiņi atnāk atpakaļ, un citiem, diemžēl, tas tā paliek par diagnozi, un vecākiem vajag laiku, lai saprast, vai kas notiek ar bērnu. Jā, Tatjana, es domāju, pieskārsimies arī mazliet par runāšanu, nerunāšanu, ja, un, manuprāt, tas ir viens no tādiem momentiem, kas ļoti bieži tiek uzskatīts, ja bērns ilgstoši nerunā. Ilgstoši tagad jau tā robeža ir tāda, manu vecāku bērnība, ja, jau bija faktiski 1,5 gads un tekoši runāja bez problēmām. Ja. Tad tagad līdz 3 gadiem, pēc 3 gadiem pat vēl ir kaut kāds laika sprīdis, kad uzskata, ka tas ir normāli, ka bērns nerunā, bet mēs zinām, ka viena no tām pazīmēm, autiskā spektra pazīmēm, var būt tieši šī nerunāšana. Neiet runa par to, ka viņš pat runā savā valodā vai nepareizi izrunā kaut ko, bet tieši šie bērni klusētāji. Kāds tev ir viedoklis par to? Atkal ļoti plašs jautājums. Jā, es uzskatu, ka līdz 3 gadiem bērnam, protams, ļoti vēlams uzsākt runāt. Pēdējais loks, tas ir 5 gadi, jo ir zināms par to, ka tas ir 5 gadi, kad slēdzās šis aktīvais valodas centru attīstības periods. Un, ja bērns nedabūja tajā brīdī šo pietiekošas verbālas prasmes, viņš arī varbūt, teiksim, paliek šis mazrunīgs uz visu savu mūžu. Tāpēc, teiksim, ja bērns nerunā pēc 3 gadiem, vecāki lūdzu ejiet pie logopēdiem. Logopēdu ir daudz, pakalpojums pieejams, jo vēlāk bērnam uzsākt runāt, jo mazāk viņam šīs prasmes kopumā varētu būt. Vai tas būs tas pareizais ceļš uzreiz pie logopēda, vai tomēr vajadzētu šos te varbūt autiskā spektra testus arī paralēli bez tā visa veikt? Jo, manuprāt, es domāju, tev arī izstrādājusies tāda intuīcija vai sajūta, ka bērns ienāk kabinetā un var redzēt, var just, ka viņš uzvedās mazliet savādāk. Es redzu uzreiz, ka ir kaut kas, varbūt autiskā spektra kaut kādas izpausmes, un šeit uzreiz varbūt sūtīt pie logopēda paralēli vajadzētu testu. Noteikti psihiatrs, jāsāk ar neirologu. Lai neirologs nosūta izējām kaut kādas tur novērtēšanas, izmeklējumus, izslēgt to dzirdi, kaut kādas vēl, teiksim, īpašības, varbūt, nezinu, smadzenēs. Ļoti svarīgi būtu iziet pie ģenetikā, kas ir, rindas ir 3 gadus. Bet arī, teiksim, bērnam ar autismu arī ļoti būtiski aiziet. Bieži vien neatrod, bet dažreiz arī atrod kaut kādas mazas ģēna mutācijas, un tās dod kaut kāds priekšstatu par to, ko labāk darīt. Ko var pievērst uzmanību bērnam ar autismu, kā tās izpaužās? Pirmais, vai var nosaukt attēlu, teiksim, es rādu uz priekšmetu vai attēlu, tur ir bumba, vai bērns var nosaukt, tas ļoti ikdienišķīgais vārds. Hops var, nevar, ok, skatāmies tālāk. Arī ļoti interesanti, ka bērni autismā lieliski var atpazīt vienus priekšmetus mājās un tādus pašus priekšmetus neatpazīt citā vidē. Tas nozīmē, ka bumba mājās, tas nenozīmē, ka tā ir bumba pie terapeita kabinetā. Un tāpēc, šiem autiskiem bērniem ļoti svarīgi veidot ļoti plašu
pieredzi, lai viņš varētu bumbu nosaukt jebkurā vietā, pie jebkura cilvēka. Jautājums Tatjana, ja tas bērns nemāk runāt, pietiek ar to, ka viņš parādīs bumbu? Parādi bumbu. Viņš jau pateikt nevar. Ja viņš parāda, tad ir ok? Jā. Tas nozīmē, ka mēs pārbaudām spēju sadzirdēt. Mēs rādām... un te mēs runājam par dažādām prasmēm. Ir prasme nosaukt un prasme parādīt. Un tas ir divas dažādas prasmes, kuras var būt atsevišķi viena un otra. Ka bērns var saukt visus priekšmetus pēc kārtas, bet dažreiz nemākt atrast tos pēc dzirdes. Tas ir, tur ļoti kaut kā interesanti viss būvējas, un katru reizi ļoti sīki jāatrod, kurā vietā jādod ķieģelīti, jāpieliek, lai siena sāktu būvēties pareizi. Un trešais ir arī, tā ir spēja palūgt. Pat ja viņš zina, ka tā ir bumba, un viņš to bumbu ļoti grib, bieži vien bērnam nav prasmes pienākt pie cilvēka un to bumbu palūgt. Dod bumbu. Vai bērns varētu palūgt to mammai, bet nevarētu palūgt skolotāja bērnu dārzā. Un šo prasmi arī atsevišķi, un šīs prasmes, tiešām šī lūgumu, nosaukšanu, kontekstus ļoti labi trenē aba. Tas ir tas, uz ko es notēju. Jā, to, ko es gribēju, tev arī uzdot jautājumu saistībā, kas ir aba terapija, ja? Un varbūt tās paņemsim kaut kādu piemēru, lai vecākiem būtu priekšstats, kas notiek kabinetā, abas terapijas kabinetā. Pirmskolas vecuma bērns ir uzstādīta diagnoze, ja, autiskais spektrs, viņi atnāk. Bērns, paņemsim tādu grūtāku variantu, neiet uz komunikāciju, tātad viņš ir aktīvs, mētā priekšmetus, raudulīgs, kliedz skaļi, runas nav. Ja, paņemsim šādu pašu Noprakstīju manu ikdienu. No tā, kā nosāksim ar pirmā nodarbība, ka bērns var neparādīt neko. Viņš var atnākt, skriet, darboties savā nodarbā un nemaz neiet uz kontaktu. Un šeit sākas pirmais posms, kā mums jāizveido sadarbību un šīs uzticīgas terapeitiskas attiecības, ka bērns saprot spēles noteikumus. Dažreiz uz tos šīs sadarbības, ka tādas var aiziet 10 nodarbības. Vienkārši 10 tādas nodarbības, kur it kā nekās tāds nenotiek, bet tiek veidota sadarbība, lai bērns spētu atbildēt uz manu uzliktu uzdevumu. Tad arī, vienlaikus notiek bērna novērtēšana. Šajās, sākuma stadijā jau skatāmies, vai viņš spēj palūgt, vai spēj sadzirdēt, vai spēj nosaukt, vai spēj atbildēt, rēģēt uz instrukciju, vai spēj imitēt. Kādas viņam tur varbūt arī paceļam paņemt vizuālas prasmes, un tad apmēram, veidojam programmu. Bērna, ja tas ir tāds sarežģīts gals, kā tu izteicies, dažreiz ir tāds, ja mēs sēžamies, mums ir uzdevums, uz viņu tāds, mēs iemetām 10 bumbiņas un skrienam lekt uz batuta. Mēs lecam uz batuta 1 minūti, nākam pie galda un veicam nākamo uzdevumu, saliekam kartiņas kastē. Ok, mums ir 1 minūte uzdevums, 3 minūtes uz batuta. Un šādi, meklējot bērna interesi, mēs veidojam viņam pieredzi veikt tādas mērķtiecīgas mācību aktivitātes, lai arī ilgtermiņā varētu viņam attīstīt tas viņu tā kā nomierina. Tas tā kā, ja mērķis, vecāki atnāca, ka viņš ir ļoti, ļoti aktīvs. Viņš visu laiku aiztiek citus bērnus, visu laiku kustībā. Vai šī mērķtiecīgā nodarbība, kad viņš kaut ko koncentrēti dara, pēc tam atkal iet izlādēt, atkal kaut ko koncentrēs kā dara, vai tas nomierinās viņu to nervu sistēmu, vai kā tas palīdz pie šīs te valodas attīstības. Jo atnāca ar tām 2 sūdzībām, ka bērns ir ļoti aktīvs, viņu nevar savaldīt un nerunā.
tavs piemērs. Jā, un šeit es varu teikt, par savu, un šeit es apvienoju visas savas prasmes, kā sensoru integrāciju, ergoterapeitu un abu. Jo, ja bērns ir aktīvs, viņam ir nepieciešama kustība. Tas nozīmē, ka viņš nevarēs apsēsties, kamēr viņam nav pietiekoši piesatināts šī kāre pēc kustības. Tāpēc, šeit mēs izmantojam batutu, ja tas ļoti tāds, un ja tas ir vajadzīgs šim bērnam. Viņš lēc, viņš piesatinās to tieksmi pēc kustības, un mums ir mazais loks, lai veiktu uzdevumu. Mēs veicam uzdevumu, viņam atkal šīs pacietība kritās, un viņam vajag arī piesatināt savu kustību. Un šādi žonglējot ar ķermeņa sajūtām un uzdevumu, mēs lēnām mēģinām palielināt uzdevumu daļu un samazināt kustību. Šādā veidā attīstot smadzenes tajā virzienā, lai bērns varētu vairāk apgūt kognitīvas lietas. Jā, vecākiem respektīvi jābūt gataviem uz to, ka pirmās nodarbības var aiziet diezgan daudz laika uz šo te, ka bērns sāk uzticēties speciālistam, nebaidīties no tās vides, ka viņam nedarīs pāri, un ka var palikt uz to nodarbību, kad viņš spēja to darīt, diezgan maz tas laiciņš 10-15 minūtes. Man tāds jautājums, Tatjana, vai kaut ko var, ir vecāki, kas ir gatavi strādāt arī ar saviem bērniem, vai viņi var kaut ko iemācīties, vai tu vari iemācīt viņiem kaut ko līdzīgu, lai šis process būtu tomēr ilgāks, jo mēs ļoti labi saprotam, ka viss jau tomēr maksā naudu un katru dienu nākt vai 2 reizes dienā nav reāli. Ja? Tomēr par to mēs vēl parunāsim, cik bieži tās terapija nepieciešama. Bet vai ir mājas apmācība, mājas programma kaut kādu, ko vecāki var apgūt un strādāt ar saviem bērniem? Mans viedoklis ir, ka jebkuram vecākam būtu vērts iziet bērniem ar autismu reāli kaut kādas apmācības, lai saprastu, kā reāli kāda struktūra vajadzīga šim bērnam. Jo dažreiz ļoti grūti saprast, ka struktūrai jābūt ļoti skaidrai un nelokamai. Un ir iespējas iziet distancētai apmācības, un, vienu reizi izējot, var mazināt ilgtermiņā izdevumus uz terapijām savam bērnam. Otras puses, sagatavoties no sensoras integrācijas, teiktu, sekojot savam bērnam, kādas sajūtas viņš cenšas piesatināt, un dažreiz dodot viņam to kaut kādu ļoti šauru sajūtu, manā gadījumā, varbūt laikšana uz batuta, varbūt šupošana, varbūt kaut kāda šī pirkstu kairināšana, dot bērnam mieru uz noteiktu laiku, dot logu, kad mēs varam ar viņu sadarboties tā, kā tas ir ierasts neirotipiskiem bērniem. Un tas var būt no sākuma minūte, 2, 5, un lēnām cenšamies to laiku palielināt. Labi, paņemsim to otro pusīti. Viņš ir nomierinājies, ja viņš vairāk spēj koncentrēties uz kaut kādu darbu. Ko darīt ar to nerunāšanu? Cik es saprotu, tur droši vien ir sadarbība kopā ar logopēdu, vai arī tur, logopēdam diezgan grūti kaut ko ietekmēt bez abas terapijas, vai jūs sadarbojaties kopā? Terapija pie nerunāšanas. Aba terapija, man liekas, ir lieliska, jo tam tieši ir, domāta, jo mēs mācām bērnam ieklausīties, saprast un reaģēt. Un tas nenozīmē, ka tikai aba terapeiti to dara. Varbūt ir logopēds, kurš ir arī ļoti kompetents un zina, kā veidot komunikāciju. Bet ļoti svarīgi autiskam bērnam, lai tā nodarbība būtu ļoti strukturēta, ar ļoti skaidru paredzāmu struktūru, ar ļoti skaidriem noteikumiem. Un pēc neirotipiskiem bērniem tas liekas ļoti liels pārējiens, ka tu
iedod, teiksim, atnāk neurotipiskais bērns, čau, prieks, kaut kā notiek uzreiz silta tāda darbībā, un saka, sadarīsim to, jā, ok, pamēģināsim nākamo, jā, super, aiziet. Šeit autiskam bērnam jābūt ļoti skaidrai, paredzamai videi, un tur nevar, teiksim, izvilkt vienu, otro, trešo, ceturto. Bērnam paceļās trauksme, viss, teiksim, mēs paludējam visu kontaktu, un visa nodarbība beigusies uzreiz. Teiksim, var palīdzēt ļoti plaša loka, man liekas, speciālisti. Galvenais, lai tie speciālisti zinātu, ko viņi dara un kas reāli palīdz. Teiksim. Labi, Tatjana. Tu jau tur pieminēji sensoro integrācijas metodi, varbūt izstāst klausītājiem mazliet smalkāk to visu, jo 2 gadi mācījies kā nekā, un tur, es domāju, pietiekoši liels apjoms ir. Uz kā balstās šī terapijas metode? Jā, es mācījos tajā vietā, kur tas ir, pamatlicē bija Jane Aires, un viņas skolnieki izveidoja savus, teiksim, šo skolu, lai taisītu replicējumu terapiju, teiksim, tādu, kurš var atkārtot jebkurš. Tad viņi izveidoja instrumentu, lai mēs varētu novērtēt noteiktas prasmes un pierādīt savu efektivitāti. Jo sensoru integrācija nav zirņu pārlikšana vai vēl kaut kas. Tur, teiksim, cenšamies arī atkal sekot instrumentiem, kas man ļoti patīk, kad ir zinātniski pamatots un kad mēs varam redzēt efektu. Tur bija cita pieeja. Tur mēs jāskatās, kādas prasmes bērnam pietrūkst un kā mēs varam tos piepildīt un sekot bērnam, ko viņš grib realizēt. Kas man šobrīd deva tādu ļoti lielu arī gandarījumu, ka izrādās, ka pirms nodarbības, ja mēs dodam bērnam, mēs pašupojamies, pagriežamies, paliecam uz batuta, mēs varam nosēdēt mierīgi, mēs izterējam tur 5 minūtes un pārējais 45 mēs varam mierīgi sēdēt pie galda. Jo bērnam hops iedots ļoti liels šis ķermeņa sajūtas, un viņam vairāk nevajag skriet. Viņš gatavs sēdēt un darboties un pildīt kaut kādus uzdevumus. Un es redzu tik patīkamu dinamiku. Tatjana, kādas prasmes autiskā spektra bērniem visbiežāk iztrūkst, ar kurām tev sanāk strādāt, pielietojot tieši šo sensoru integrācijas metodi? Jā, es pateikšu par, ko es redzu savā praksē. Ļoti bieži bērniem ļoti liela grūtības ar kustību plānošanu. Un tas uzreiz izpaužās, kā viņam ir grūtības piedalīties savā ikdienas dzīvē. Teiksim, atvērt kasti, izņemt mantu, vai kustību plānošana. Otrs, tas ir kustību atdarināšana, kas arī autiskam spektram ļoti raksturīgi. Ka viņi nevar vienkārši paskatīties uz citu cilvēku un pārnest uz sevi un sataisīt tādu pašu, un tas arī uzreiz visā mācību procesā, jebkurā iestādē, viņam būs krietni grūtāk iesaistīties un var parādīties tā negatīva uzvedība. Viņi ļoti bieži sliktāk jūt savu ķermeni. Viņi it kā iet, viņi dara, bet viņiem vienmēr vajadzīga, teiksim, redzes kontrole, lai kaut ko veiktu. Viņi ļoti grūti bērniem veikt, ja viņi, teiksim, atpazīt pēc taustes objektu. Teiksim, kad liekot roku piedurknē, tu nesaproti, kur tā roka ir, jo nav šis redzes kontroles, un nozīmē, ka bērns nevar apģērbties. Šādi jau. Un, teiksim, vēl, teiksim, tādas lielas priekš maniem bija atklājums. Es konstatēju, ka bērniem ir ļoti lielas īpatnības ar spēju sekot objektam, ka arī ļoti daudzas pētījumus stāsta, ka bērniem viņi pievērš uzmanību citām lietām, skatās uz, neseko objektam, un šobrīd arī dažreiz strādāt ar bērniem, lai mācītu viņiem sekot objektam,
uzreiz bērniem uzlabojas muskulatūra, acu muskulatūra uzlabojas, teiksim, smadziņu spēja to salikt kopā, un bērniem kļūst vieglāk pildīt sīkas motorikas kaut kādas uzdevumus, jo priekšmeti vienkārši nepazūd no acu skatienā. Jo tas ir ļoti interesanti, ka manam bērnam, kad mantiņā nokrita, pazuda, mantiņas vairāk nav. Un šeit arī dažreiz notiek tā, ka velkot objektu bērnam priekšā, es nopildu tad, ka testu, hops, un objekts palika citā pusē, bērns neizseko, un tas nozīmē, ka viņš nevar pildīt kaut kādu uzdevumu, jo objekts pazūd. Kā viņš var turpināt, ja objekta nav? Un arī, teiksim, vecākiem gribu pievērst uzmanību, lai bērni sekotu objektiem, un tas ir, teiksim, tāds trenējams, jo tas ietekmē sākot no spēles, beidzot ar lasīšanu, rakstīšanu. Un, teiksim, ar autiskas spektra traucējumiem tas ir ļoti bieži problēma šobrīd. Es konstatēju tā savā prātā. Labi. Viss, kas attiecās uz runu, respektīvi mēs aba terapijas sensorā integrācijas metodu, viņi māca bērnam gan šo te koncentrēšanās momentu, kas ir ļoti nepieciešams arī pie lasīšanas prasmes, Bet, man liekas, ka abām ļoti ietekmē uz motivāciju, kā motivācija. Jā. Bet, kas tieši uz to valodas attīstīšanu ir kaut kādas specifiskas lietas, ko var arī bērna vecākiem parādīt un veicināt šo runas centru aktivāciju? Un tāds jautājums, man grūti uzreiz tā atbildēt, jo... Tā ir kompleksa lieta, tas ir saprotams, tad viss. Kopumā, kā ir vārdu saraksti, un mēs vienkārši dažreiz, es ņemu vārdu sarakstus, lielu grāmatu, un mēs ejam un mācāmies pēc kārtas. Ar vecākiem vēl visvieglākais skatīties grāmatas, kur ir, un tur ir, mēs sākumā varam prasīt, kas tas ir, vai, vai kur tu dzīvo, mājā, kur saka ņau, kaķis, jo vecākiem liekas grūtāk saprast to sākuma punktu, no kurienes sākt. Un otrs arī šobrīd ir tik daudz pieejama visādi šo arī, valodas vārdu saraksti, ka vienkārši jāatrod, vai bērni saprot lietvārdus, īpašības vārdus, darbības vārdus, prioritātes, vai var veidot dialogu, vai saprot, kad uz vārdu jāatbild, uz jautājumu jāatbild savādāk. Ka arī šis intraverbālas prasmes, kur mēs būvējam dialogu, kad bērni nevar atbildēt, kurš saka mjau, un bērns nevar atbildēt. Un šajā brīdī galvenais bērnam dot pareizo atbildi. Un notiek tā, vecāks var paprasīt, kurš saka mjau, bērns neatbild, neatbild, labi. Un šajā brīdī notiek tas, ka mēs iemācām bērnam neatbildēt, un tas ir ļoti slikti. Šajā brīdī ļoti grūti dažreiz sasniegt to, lai bērns atbildētu. Un, ja vecāks uzdod jautājumu, bērns neatbild, mēs mācām bērnu to, ka viņš var neatbildēt uz jautājumu. Un uzreiz un tā ir nevisai labā prakse. Jā, tā ir. Autiskam bērnam, 5 minūtes dienā, apmēram vecāks zina, uz ko viņš grib iemācīties. Gribam iemācīties, parasto, visvienkāršāk, kā dzīvu runā dzīvnieki. Es prasu bērnam, kurš saka mjau, bērns neatbild. Kurš saka mjau, un rādām karti ar kaķi, un bērnu viņš jānosauc kaķis. Jā, malacis, super, ka rekursu sataisījām. Sataisām 5 kartiņas. Un vienkārši pēc tam otrais posms mēs varam sakīt, kurš saka mjau, bet jau nerādām kartiņu. Un
Un bērnam jāizveidojas spontānai atbildē, ka tā ir kaķis. Nu jā, to visu var izmantot mājās, vecāki arī paši sameistarot un Jā, strādāt. Tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Ko dara ergoterapeits ar bērniem autisko spektru? Ja? Tagad tu izstāstīji par abaterapiju un sensorās integrācijas metodu, man apmēram tāda nojausme ir, bet varbūt tu vari izstāstīt sīkāk, ko var palīdzēt ergoterapeits. Ergoterapeits ir lielisks. Relatīvi visa, kas ir saistīts ar psihomotoriku, ergoterapeiti lieliski trenē. Spēja apkopt sevi, tas, teiksim, padomu pie ģērbšanas, toaletes lietošanas, ēšanas, un tas, laikam, teiksim, psihomotorikā un pašaprūpē, teiksim, spēle, un spēja arī piedalīties kaut kādas ģimenes dzīvē. Viss, kas ir nepieciešams neatkarīgai dzīvei, var nākt pie ergoterapeita un mācīties. Pogas, ļoti plašs diapazons darbības. Klau, mēs nosaucām šīs 3 metodes. Varbūt tu zini vēl kādas tehnikas, metodes atkal, kas tiek izmantot citur pasaulē, kas nav pazīstams šeit Latvijā, Eiropā? Zini, es esmu ļoti par zinātniskām pamatotām metodēm, un kā lielos vilcienos viņi arī, teiksim, mums Latvijā pārstāvētas. Es esmu par klasisko rehabilitāciju, par logopēdiem, ergoterapeitiem, fizioterapeitiem un tam līdzīgām lietām, jo tur ir zināmā efektivitāte, kurai ir pamats un pieredzes balstīta jau gadiem pieradīta iespējas. Abaterapija ir klasiskā pieeja. Jā. Un efektīva pieeja. Un efektīva. Jā. Ja mēs saliktu tagad tādā secībā, kas ir visi, es jau saprotu, tas tā īsti nav korekti pret pārējiem, bet tev tomēr, es domāju, ir kaut kāds radies priekšstats, kas no šīm nosauktajām specialitātēm, kas piedalās rehabilitācijā un darbā ar autisko spektru, ir visefektīvākā. Sāksim, top 3, pirmā vieta, otrā, trešā. Jo mēs parunāsim tūlīt arī par finansiālo pusi, un ne tikai finansiālā, bet arī laiks. Bieži vien jābrauc pie speciālistas dažkārt diezgan liela gabali, un vecākiem tomēr jāmēģina atrast kaut kādu efektīvāko metodu, ar kuru sākt. Man liekas, ka aba ir ļoti skaista un forša. Es noteikti, liktu arī blakus logopēdu, liktu blakus ergoterapeitu. Tas ir tāds trīnieks, kurš patiešām var dot katru savu efektu. Tie efekti var būt bišķiņ dažādi, bet man liekas, virzieni ļoti līdzīgi. Ka visu liek uz dalību un komunikāciju. Ir ļoti Amerikas izveidotas rekomendācijas, tur arī ir, ka ergoterapeits arī top 10 ir. Viņam ir 10 speciālisti. Viņam tur bija 30, jo Amerikā, viņam kā ir šīs ļoti stingras apmaksas standarti, un viņi arī ņem tikai šīs evidence uzzinātnisko balstītas prakses. Un līdz ar to, tur ir aba logopēds, arī man bija prieks, ka tur bija ergoterapeits, par pārējiem neatceros, kas tieši bija, bet tas ir tāds pamatu sāks. Arī pedagogi, ja viņš ir speciāli apmācīts un zina, ko viņš dara, tas arī ir labi. Jā. Mums bija intervija ar Annu Kuzņecovu, viņa strādā arī kraniosakrāli, tātad osteopātija, es domāju, tie, kas strādā ar autisko spektru bērniem, ne visi strādā osteopāti. Es domāju, tur arī varētu droši vien, tas ir dārgs prieks, bet ja ir efekts, es domāju, ka var arī to pielietot. Fizioterapija noteikti saistībā ar bērna stāju. Iespēja robežās izvērtēt, iegurņi, mugurkaulu gaitu un tās korekcijas.
Varbūt parunāsim tagad par to sāpīgāko momentu, ja? Tā izmaksas. Tad mēs izdarījām tādu secinājumu, ka tas vizītes procedūras ilgums, viņš ir ļoti variabls atkarībā no bērna noskaņojuma un smaguma pakāpes, un dažkārt tā stundiņa ir, un no tās stundiņas tiek izmantots krietni mazāks laiks darbā. Un ko tagad uz doto momentu, cik daudz valsts apmaksā šo terapiju un cik daudz pašiem vecākiem jāsec? Ir daļa vecāku, kuri maksā paši. Jā, tas ir tāds, bet arī, paldies Dievam, ir diezgan lielas iespējas, kur dabūt līdz finansējumu. Sākumā ar to valsts rehabilitāciju, kur ir garas rindas, bet tas arī ir pieejamas. Iestāties rindā un gaidīt savu kārtu. Cik garas, Tatjana, ir autiskā spektra bērnam, cik ilgi jāgaida uz valsts apmaksātu programmu? Kāda data tagad patreiz ir? Varbūt līdz gadam noteikti. Tas ir normāli. Tā ir tā, zīdainītim tas vispār ir. Pēc gada viņš būs cits cilvēks. Tur zīdainis vēl, tas ir sākuma posms, kad vēl nav skaidrs, kas īsti ir. Un, šobrīd, manā praksē reti, kad atnāk bērns jaunāks par 3 gadiem. Bet tas ir kopumā, laikam arī manas šīs pieredzes stāsts. Bet daudz stāstus, ka vecāki ļoti ilgi gaidīja, 2 gadus meklējot diagnozi tikai. Un tikai tāds sākās šis ceļš pie terapeitiem un tā tālāk. Tā ir. Jā. Respektīvi, lielākā daļa vecāku tomēr izvēlās, ja viņam šāda diagnoze ir uzstādīta un ir vēlēšanās sākt strādāt, un jo ātrāk sāk strādāt, jo, protams, ir labāk. Kā mēs zinām, respektīvi, viņi apmaksā paši to lielākā daļa, tā varētu teikt. Jā, tad ir tāds jautājums, cik apmēram varētu maksāt, tāda aba terapija, stundas darbs pie aba terapeita Latvijā. Tas ir 350 eiro. No 30 līdz 50 eiro atkarīgi no vietas speciālista noslogojuma un tā tālāk. Jā. Bet arī, ir vairāki fondi, kuri apmaksā terapijas bērniem, bet tur arī jāaiziet jāsalasa visādus papīrus, bet tomēr, paldies, arī šobrīd Rīgas doma dod ļoti labu atbalstu bērniem, šīs agrīnas intervences iespējas, bērniem pēc 7 gadiem arī ir iespēja saņemt ilgstošas terapijas, apmaksu līdz ar to, šobrīd var meklēt un to finansējumu iespējams dabūt. Vizīte pie ergoterapeita? Tas arī, bērnu, tas ir 350 eiro, viss apmēram maksā vienu un to pašu naudu, no cilvēka, vietas un iestādes. Jā, vai vēl, Tatjana, vispār ir daudz logopēdu, kas strādā ar autisko spektru, vai viņi arī tā, pamaz? Viņi ir ļoti noslogoti. Specifika ir, logopēdi ir daudz labi, bet arī pie viņiem grūti tikt, jo labā logopēda vietiņas ļoti ātri aizņēmās. Jo vecāki savā starpā komunicē, nodot viens otram informāciju, un labie cilvēki, man liekas, tukšie nestāv. Bet arī, vecāks, kurš tikko ienāca šajā tēmā, es nevaru iedomāties, cik tas ir sarežģīti un izaicinoši, jo atrast savu komandu savam bērnam, tas ir izaicinājums. Jā, vēl jau vairāk, ja viņi lokalizējas dažādās pilsētās vai rajonās. Jā, man nozīm par Rīgu, man liekas, tas ir viss labi, viss notiek, bet ko darīt cilvēkiem ārpus Rīgas, tas ir... tas ir krietni grūtāk. Paldies Dievam, speciālisti nāk arī uz reģioniem, bet, to ir, cik tik ir. Cik Tatjana bieži jāapmeklē aba terapeits būtu, ja mēs pieņemam to, ka tā ir tāda viena no efektīvākajām ārstniecības metodēm, ko tu ieteiktu? Protams, viss atkarīgs no tā,
cik smaga tā pakāpe un tā, bet tā, ieteicams, cik reižu nedēļā vai mēnesī, vai jātais kaut kādi pārtraukumi, jāsaka. Jā, un šeit tā skaista teoretiskā modelī avoja iesaka veikt 40 stundas nedēļā. Tas ir, pilna darba diena. Bet, Latvijā, man liekas, tas nav, jo tas ir tomēr izmaksas šīs pārāk lielas. Mums Latvijā ir pieejams, intensīvs kurs, ka tas ir 1 mēnesi, katru dienu pa stundiņai, pa 2. Kā tur, es cenšos strādāt 2-3 reizes nedēļā ar bērniem. Par 1 reizi es teiktu, ka tas ir ļoti maz un ļoti grūti kaut kādus dinamiku dabūt. Kaut kāds par rezultātiem mēs varam runāt sākot no 2 reizēm nedēļā. Vai, otrs variants, kā jābūt ļoti motivētam vecākam, lai arī turpinātu šos uzdevumus pildīt mājās. Jā, parunāsim, varbūt bišķi mēs jau pieskārāmies diagnostikai, ja? Un man liekas man tāds priekšstats ir radies, ka tas ir saprotams no vecāku puses, kad viņi ļoti daudz nevēlās šo procesu iet cauri, jo uzskata, ka viss ir kārtībā, un finālā sanāk tā, ka tā diagnozes uzstādīšana ir diezgan novēlota, un darbs arī līdz ar to tiek uzsākts novēloti, jo iet pie nepareiziem, tā varētu teikt nepareiziem, bet varbūt mazāk efektīviem speciālistiem. Jautājums ir tāds, no kāda vecuma būtu vēlams vērsties uz diagnostiku, un kur šo autiskā spektra diagnozi var uzstādīt Latvijā, kur ir tās vietas, kas šo strādā? Jā, kopumā, diagnoze liekas, 1,5 gada notiek šī krīze, un no 2 gadiem noteikti šo diagnozi var jau tādu likt. Ar to, diagnozi liek psihiatrs. Ir gadījumi, un kad ir tādi gadījumi, kur ir aizdomas, vēl kaut kas jāprecizē, kur nav, ļoti skaidrs gadījums. Protams, ir šīs ADOS tests, ka uzzinājumu to var veikt 1 gada vecumā. Un, šīs ADOS tests ļoti labi veikt līdz 5 gadiem, jo vecāks paliek bērns, jo labāk viņš iemācās maskēt savas nespējas vai šīs savas autismu piesekt ar citām prasmēm. Respektīvi neirologs un tests. Ja? Tās ir 2 lietas, kas būtu jāizvērtē. Jā, tas svarīgāks būtu. Jo bērnu psihiatrs, tas ir tas cilvēks, kurš tas ir zinošs par autismu. Man tāds jautājums varbūt, Tatjana, cik objektīvs šis tests ir? Un, mēs zinām, ka cilvēciskais faktors visiem speciālistiem ir, arī psihiatram būs savs skatījums, uz problēmu. Jā. Man gribētos, cik viņš ir objektīvs, ja mēs tā varam teikt, procentuāli ticam. Okay. Šis ir ADOS tests, un to veids apmācīti psihologi. Testam jābūt pildītā pareizi pēc instrukcijām, pēc norādēm, un viņš, tur bērnam jāsalasa kaut noteiktus punktu skaitu, kur tiek fiksēta viņa, sadarbība un, uzvedība kopumā. Un tas ir tāds, tiek salasīti punkti, un pēc tam arī var teikt, vai viņš sasniedza šo autisma līmenī vai nē. Protams, kā teiksim, kurš veiks. Mēs ticam, ka visi dara labi, bet kā gadās arī dažādi. Tātad testā arī cilvēciskais faktors var būt zināmā mērā, vai tas tomēr... Mēs zinām, ka ir, dažreiz ļoti tādi gadījumi, kur ir uz robežas, kur ir vai nav, pat arī testā, vienā, sasniedz, otrā ir
jautājumi. Laikam, nezinu, ja tas ir klasiskais autisms, tests noteikti to uzradīs. Un, teiksim, nav svarīgi, cik sarežģīti, kurš to veids. Teiksim, un tie gadījumi, kad ir tādi uz robežas, tas ir psihologa atbildība. Par to ar viņiem jārunā, kā tas notiek. Diezgan daudz ir šis jauktais tips, manuprāt, mūsdienās, vai ne? Nav viņš tāds tīrs. Tas ir labi, tas nozīmē, ka bērni ir vairāk funkcionāli, vairāk prasmīgi, un, teiksim, viņiem iespējas izaugt. Ne no autisma, bet, teiksim, izaugt tādiem par sociālajiem, mūsu sabiedrības dalībniekiem. Bet, forši veikt, teiksim, šajā periodā, laikam, no 2,5, 3 līdz 5 gadiem, jo pat, ja liekas ir vai nav, pēc tam, 16 gados, ka kaut kāds parādīsies, kaut kāds ļoti interesanta uzvedība, teiksim, var izvilkt šo papīru un saprast, tomēr ir, kad ļoti grūti pieņemt šajā agrajā vecumā. Tad varbūt, Tatjana, tagad uzskaitīsim tās pazīmes, kas varētu liecināt par autisko spektru, lai vecākiem varbūt būtu vieglāk izšķirties vai nolemt par labu tam, lai aizietu šo izmeklēšanu dziļāk uztaisīt. Pa punktiņiem, ja? Kādas ir pazīmes, kurām jārada zināmas bažas vai vecākiem vajadzētu kaut ko sākt darīt? Viens no nopietnākajiem, tas, protams, ir komunikācija. Tā šīs komunikācijas spēja sadarboties. Tur ļoti būtiski ir tādas šīs atkārtojušas vai savdabīga uzvedības stereotipijas rituāli, kurus ļoti grūti pārvarēt. Rituāli kopumā, vai, teiksim, šīs virvītes, bumbiņas, pirkstu kustības. Monotonas, vienveidīgas kustības, darbības, jā. Ko sauc par stereotipiem. Kas atkārtojas. Vajag pašlupoties, pakrātīt rociņas, šis te ļoti bieži. Teiksim, vai, kad mums jāiet tikai vienu ceļu, mēs nevaram mainīt maršrutu, mums jābrauc uz dārziņu tikai pie šī luksofora, mēs nevaram iet uz citu veikalu. Kad ļoti grūti mainīt plānu, kad mēs varam tikai vienu ceļu iet, teiksim, mēs nevaram uzvilkt citu krēklu, teiksim, divi zobas dzer tikai no šādas pudeles. Tas ir tādi mazi zvaniņi, par kuriem jāpievērš uzmanību. Man jau liekas, Tatjana, skatoties bērndārs ikdienas dzīvi, ja, tur bez maz vai visa grupa jau ir zem aizdomām par to, ka... Nē, es jokoju, protams. Šī tāda ļoti maza robeža. Tas ir normāli, ka mums patīk vienas un tās pašas lietas, bet no otras puses mēs varam no tām atteikties un iet tālāk. Bet ir bērni, kuriem nevar atteikties, un tas ir pasaules gals. Reāli, tas ir pārāk liels izaicinājums, un tas ir pārāk bieži un pie pārāk liela skaita notikumiem, kur mēs nevaram neko mainīt. Vēl kaut kas? Kāds pazīmes, kas vēl ir? Tā, izkritā. Vienveidīgas kustības, ko nevar mainīt. Jā, un noteikti šeit var pielikt arī imitāciju, tas ir grūtības atdarināt noteiktas lietas, teiksim, kustības darbības, un šī sociālā interakcija ar citu cilvēku, kad grūti nolasīt, teiksim, mēs svinēsim šodien dzimšanas dienu, saputīsim sveces, un bērnam nav, teiksim, reakcijas, vai, teiksim, kad ir šis notikums, kad tipiskais bērns uzreiz nolasa kontekstu, sociālo situāciju, un šiem bērnam ļoti grūti nolasīt sociālo situāciju, kas šeit man ir jādara, kāpēc tas ir svarīgi. Acu kontakts, pēc jāsaka, ka viņiem nav acu kontakts. Jā, es pat tik pamatu lietām jau neaizdomājos. Jā, teiksim, bērni ļoti neskatās. Teiksim, cilvēks nav interesants, acīs nav jāskatās, neatsaukties uz vārda,
nepildīt instrukcijas, nemāk palūgt jebko, nevar aiziet uz jaunu vietu, komunicēt ar jauniem cilvēkiem. Nu tā. Bet runājot par to vietu, manuprāt, viņi taisni tieši pie ārsta ejot ļoti bieži ir tā, ka viņi nāk ļoti drosmīgi kabinetā, nebaidās, un tad ir kaut kāds moments, kad viņi saprot, kur viņi ir nonākuši, un tad iet vaļā, ja? Bet tieši tā ir viena no galvenajām atšķirībām autiskā spektra bērniem, ko es esmu novērojis te darbā. Es pats nestrādāju, bet bija man viens periods, kad es to darīju. Viņi nāk iekšā bez bailēm. Viņi pilnīgi nebaidās, viņi sāk uzreiz virināt atvilknes skapīšus, ņemt priekšmetus, un tad ir kaut kāds klikšķis, kad tu jau sāc skārties viņam klāt, tad aiziet, ja, tā lieta. Tā nerunāšana ir ļoti tāds sasāpējis jautājums visā Latvijā. Ja? No cik gadu vecumā tu ieteiktu sākt satraukties, ja bērns vispār nerunā? Tur 1, 2 vārdus. Kas ir tas? Tā robeža 3 gadi līdz 4. Kad, ja 3 gados bērns nerunā, nevar palūgt, nevar izteikties, ir steidzīgi jāskrien jau pie logopēda, tur jau jābūt. Jo no pusgada līdz gadam mēs noteikti gaidām lalināšanu. No gada līdz pusotram 10 vārdi, ok. No pusotra līdz 2, gribētos 50 vārdus, un no 2 līdz 3, ļoti gaidām teikumus no 2 vārdiem, ok. Un tas ir... salīdzinājums, jā. Ļoti labi, jā. Un, ja nav, tad, ja nav lalināšanas, sākam no turienes, jo, bērnam, jebkurā gadījumā viņam jābūt tai lalināšanai, nav lalināšanas, domājam uzreiz, ka vai ir labi ar dzirdi, vai ir labi, ar, elpošanu, mēli, muti, un arī maziem bērniem var skatīties, kā viņi ēd, varbūt viņiem nav nepietiek šīs mutes motorikas, un tas ir tiešais logopēda darbs, kad var, mikrologopēds palīdzēt to mēli satrenēt. Un, viss sākās, no pašā sākumā, arī tā ēšana varbūt dažreiz ir tas šis kā zvaniņš. Pat ja nav autisms, ka mēlē nav pietiekošas kustības un var no tā gada meklēt palīdzību pie logopēda jau. Tas varbūt tādu nobeigumu jautājumu mūsu sarunai. Tu jau minēji, ka šo sociālo dzīvi, sociālo integrāciju, un šis jautājums ir tāds visnotaļ neviennozīmīgs no citu vecāku puses. Tāpēc man gribētos tavas domas dzirdēt par autiskā spektra bērnu integrāciju pirmsskolas vecuma iestādēs un skolā, jo tur tā galvenā problēma tomēr ir šis te fiziskais apdraudējums. Ne visi bērni ar autisko spektru, viņi ir agresīvi vai nekontrolējami, ja? Bet un no vecākiem, kad ir klasē šāds bērniņš un, diemžēl, ir šis fiziskais kontakts, maigi izsakoties, ja, tā, kad bērni ir, gūst kaut kādas vieglas traumas no tā visā. Kāds ir tavs viedoklis, ko varētu darīt lietas labā šajā situācijā? Jā, es laikam arī teiktu, ka mūsu sabiedrība kopumā nav gatava bērniem ar īpašām vajadzībām. Un tā nav tikai autisms, man liekas, pieņemt bērnu, ļoti maz arī sabiedrība redz tos bērnus, kam kustība traucējumi, un arī šiem bērniem iekļaušana sabiedrība ir sarežģīta. Runājot par bērniem ar autismu, šobrīd tā tendence ir, ka, bērns vienkārši mierīgs, pasīvs, viņam ir lielākas iespējas, palikt klasē skolā. Ja ir šīs izaicinoša uzvedība, protams, lielas problēmas izglītības iestādē ir.
Bet arī šeit ir arī koks ar 2 galiem. Ir veiksmes stāsti, kur patiešām tiek galā, meklē risinājumus un ņem ļoti sarežģītus bērnus un atrod, ko viņi ar viņiem darīt. Bet ir arī gadījumi, kad bērniem atsaka skolas apmeklēšanu. Un no vienas puses, protams, saprotu to klasi, bet no otras puses arī, teiksim, ir šis viens indivīds, kurš ir izslēgts no sabiedrības. Viņam nav iespējas apmeklēt skolu. Un šeit nozīmē, ka skolai grūti nodrošināt šos pietiekoši augstas atbalstošas pasākumus gan bērniem un klasei. Un tas, laikam, ir skolas resursi, kad nevar to atsevišķu asistentu iesaistināt klasē, lai to vienu bērnu vienkārši turēt tajā ramīti, lai viņš varētu tajā klasē būt. Šobrīd ir iespēja, ka valsts apmaksā asistenta darbu skolā vai atsevišķiem bērniem, arī bērniem ar autismu, bet tur arī ne katra skola pieņem šīs asistentus no āras. Viņam vajadzīgi šie savi asistenti. Un arī, ja bērns slikti uzvedas klasē, es no savas abas puses teiktu, meklējam, kas notiek, kāpēc viņš šādi uzvedās, kas notiek, kas palaiž šo uzvedību, kas notiek pēc šīs uzvedības, kas viņu motivē šo uzvedību izrādīt klasē. Ja, un pie katra gadījuma jāveic tādu atsevišķu analīzi, lai mēs varētu redzēt un saprast, kāpēc bērns izvēlas tieši šo uzvedības modeli. Un, ko mēs varam darīt, lai šo modeli mainītu. Bet tas ir milzīgs darbs, un to arī jāsāk, pašos, sākumos. Ja tas, pēkšņi 10 gados skolas sāk sūdzēties, kā bērns visu laiku uzvedas slikti, bet tagad vispār neciešami, kāpēc darbs nebija uzsākts, 1. klasē, un tā mācību struktūra nebija mācīta ar milzīgiem spēkiem tur, kamēr bērnu bija vēl viegli pārvaldīt un strukturēt, ja, kad viņš bija vairāk atsaucīgs. Un jo tuvāk šīs ir lielāks vecums, jo grūtāk viņu fiziski likt rāmītī, un laiks ir palaists un mainīt to grūtāk nedaudz. Jautājums, Tatjana, kam šī analīze jāveic? Tas jāveic skolotājiem, mācību daļai, direktorai, jo būsim realisti, skolotāji ir pārslogoti, ja viņiem ir lielas klases, viņi nevar fiziski individuāli pie katra piet, vēl jau vairāk bērnam ar sevišķām vajadzībām, un ja tur pa vidu vēl jau tā grūti ir visu to saturēt klasi, lai kaut ko viņi klausās un mācās, ja šāds bērniņš tur ir vēl papildus, tā ir, faktiski, es neredzu tur variantu, kurš to varētu izrulēt. Ja, no vienas puses, ja bērns iet uz aba terapiju, var griezties pie aba terapeita un, var vienoties par aba terapeitu iešanu. Vairākas skolas uz lekcijas, psihologus, aba terapeitus, kad var skaisti sastrukturēt un dot reālus padomus, ko darīt un kā labāk darīt. Bet arī šobrīd esošā sistēmā es ļoti arī labi saprotu, ka pedagogiem nav instrumentu un resursu, ko viņi var darīt, jo šī izglītības sistēma mainās, šīs speciālās skolas tiek likvidētas un kopā šī bērnu plūsma nāk uz to parastu skolu, bet skolai netiek nodrošināts instruments, lai to mainītu. Ja? Jo skolotāji pierada pie noteiktiem bērniem, kuriem skatās, dara un darbojas, un te atnāk bērns, kuram vajag absolūti citu pieeju, kuriem nebija mācīts, un viņam nebija šīs pieredzes. Šajos brīžos jāicina klāt citus speciālistus, kuri prot un kuri zina. Un tā ir realitāte. Ja es nezinu, es meklēju, kurš man pastāstīs, ko darīt. Dažas skolas to ļoti labi izmanto, un ja viņam ir šīs, bullying, aizkaršanās, vēl kaut kas, viņi reāli aicina psihologus, citus speciālistus, kuri stāsta un veido to pareizo vidi.
Un, ja klasē ir šīs bērns, teiksim, no sākuma ir skolas resursi, ja skolai nav resursu, jāmeklē palīdzību ārpus. Un, teiksim, Latvijam liekas šodien par šo struktūrētu pieeju pietiekuši daudz cilvēki lasa lekcijas un gatavi aiziet uz skolām un palīdzēt. Nu jā, šeit atkal noteikti ir šis te finansiālais jautājums, kas to visu apmaksās, pašvaldība, vecāki vai kādi fondi, biedrības. Mēs visu laiku atduramies pret finansēm, droši vien, vai ne? Tā, brīnišķīgi, Tatjana, ko lai saku, ļoti vērtīgi, un man gribētos būt nobeigumā, lai tu izstāstīji, kur tu pieņem bērniņus, kur tu strādā, kur tevi var satikt, sakontaktēt? Jā, esmu Tatjana Leskova. Šobrīd mēs esmu biedrības Kopīga pasaule visiem speciālists. Mēs esam Rīgā, Katrīnas ielā. Jā, strādāju kā ergoterapeits, kā sensoras integrācijas terapeits un kā aba terapeits. Vai apvieno visu kopā. Tā kā izmantojam vecāki, Tatjanai ir ļoti plaša profila speciālists, tieši specializējas arī autiskā spektra bērniem. Un, ko novēlēsim? Tatjana, kādu novēlējumu? Es visiem novēlētu pacietību, mieru un mērķi, uz kurieni doties katram vecākam un viņa bērnam. Brīnišķīgi. Paldies visiem par uzmanību un lai visiem forša dieniņa. Paldies, Tatjana, vēlreiz. Prieks tevi redzēt. Bija ļoti vērtīga lekcija. Paldies. Atā. Paldies tev. Atā.